Man paliek bail. Kad ir tas, kad tev paliek bail? Un interesanti, esot ar brāļiem un māsām, viena māsa dalījās par tādu atziņu, kad mēs nepaklausam, ko garš skubina. Nezinu, vai tas būtu situācija pie veikala, kur kādai tantiņai varbūt tev vienkārši jāpajautā, hei, kā tev iet, vai, nezinu, Dievs paskubina tev, iedot tantukam eiro, vai jaunietim, vai, nezinu. Nav svarīga tā situācija, bet svarīga tava tā paklausība, tava tā darbība, tavs tas labais darbs, uz ko garš skubina, ne? Un māsa dalījās par to, ka viņa nepaklausīja, ka viņa jūtas paskubinājumu, bet neizdarīja. Un manā dzīvē arī līdzīgi ir bijis, ka tu neizdari, ne? Un tad ir jautājums, kas pēc tam notiek. Un interesanti, ka pēc tam mēs, katrs, protams, savādāk. Man ir bijušas dažādas tās pieredzes. Kad ir tāda vainas sajūta un tāds tā kā pārmetošais. Un ir tāda sajūta, kad vajadzēja, bet neizdarīja un žēl. Un viena, kas konstanti tev apsūdz, tā man šķiet nav veselīga lieta. Tā ir tāda bīstama, jo apsūdzētais jau var nesnāv. Viņš jau mēģina tevi intelektuāli, dvēseliski visādā veidā nomaitāt. Ne? Bet svētais gars, kad viņš paskubina, pārmāca, tas varbūt sākumā nav patīkami, tas ir sāpīgi, bet tas ved uz attīstību. Tas ved uz veselīgām pārmaiņām. Tas ved uz to, ka tu ekipējies un izlabo nākotnē to, lai tas tā nenotiktu. Vai vismaz mazināt, vai saprot cēloņus. Dažādi tas kā aizved, bet jaudīgākais, ko es no šīs māsas šaus sadzirdēju, ir tas garīgi dvēseliskais stāvoklis pret debes tēvu. Kad kas notiek, kad tu to nesi izdarījis. Un viņai bija tas insights, ka viņa līdzdalās, kad garā viņai jautā, kā ir tagad tev ar manīm, kad tēvs jautā. Un viņa atbild, man ir bail. Ar vecākiem arī, tu zini, ka tu esi pastrādājis ziebes. Es tāds bērnībā biju tāds grūts bērns savā ziņā, kad man bija bail. Bail atzīties, bail sastapties ar tām sekām, un tas sāk stāvēt pret attiecībām, pret tuvumu, pret vēlmi reaģēt, izdarīt to, kas man būtu dabīgi jādara, ne? Un tas baigi īstenībā tā daudz iedod, man liekas, cik mūsu dzīvēs tas tā. Kāpēc cilvēks reiz negrib sastapties ar Dievu? Jo viņiem ir bail, nevis viņi bīstās Dievu, kas ir veselīgi, un lai tu patiesi godāt Dievu, tev ir jābūt bijībai. Ne bailēm tādām kā, bet bijībai. Ka tu gribi viņu godāt, ka tu pieeji ar tādu godu, ar tādu cieņu, ka tu viņu nevērtē kā pašsaprotamu, kā tādu, parastu lietu, bet ka tu izteikti tā kā pieeji pie Dieva. Un tā ir veselīga lieta. Bet neveselīgi ir, ka tu baidies, ka tu nemaz negribi par viņu dzirdēt, jo tu zini, ka tu esi salaids dēlī, un man būs par to sekas. Un šī tāda jaudīga doma īstenībā, un kā es saku, tīram to kanalizāciju. Nožēlojam savus grēkus Dievam. Metiet uz viņu, ne? Tie, kas esam Kristu, mums nav jāsēž tādā nožēlā,
bet mums ir jārēģē, ka mēs nožēlojam, ekipējamies un atkal. Taisnēs 7 reizes kritīs, ne? Normāli, ka nesanāca. Normāli nav palikt tanī, ka tev nesanāk. Jo taisnējam visu, ko viņš dara, labi izdosies. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ceļās uz laiku augšā. Viņš kļūst aizvien labāks. Viņš ekipējās, ka tā vairs nedarīt. Strādā, atstrādā visādas lietas. Ne? Un tā ir tas jaudas epicentrs, tas jaudas tāds normāla mehānika, teiksim tā. Jā, tā kā nebaidīsimies nākt Dievu priekšā, bet darīsim to veselīgi, godā, bijībā, lai mums ir tuvums, lai mums ir tas paradīzes zemes virsā, ne? Kad attiecībās arī laulībā, ne? Tev var no paradīzes var pēkšņi pārvērsties par elli, ne? Vai otrādi no elles, tur tieši ejot šo tīrīšanas procesu un tīrot kanalizāciju, atzīstot, ka tu biji vainīgs vai uz abām pusēm neliec. Tad tā var kļūt par paradīzi. Ne? Ka mēs viens otru ceļam, ka viens otru priecājamies redzēt, ne? Ka mēs esam labvēlīgi viens otru. Un varbūt, ka nē. Ka vienā mirklī citreiz tā robeža ir trausla. Ka vienā brīdī viss, to es negribu tev redzēt. Tu esi, jā, tā kā šalom.